Jau 7 no rīta pa Jūrmalā, dodoties uz darbu, skatlogā ieraugu mazu Jēzus bēbīti. Pretī šim te ir tā ārkārtīgi skaistā Kazaņas Dievmātes baznīca vai katedrāle, pareizticīgo. Bet ko es gribēju teikt? Skatoties šajā skatlogā, man tādas domas nāca, kad mēs jau pa lielam tā kā dzīvojam tādā robotu laikmatā, ne burtiski, bet mēs pērkam lietas, dažkārt bieži mums nevajadzīgas, mēs ieguldam resursus, lellēs, mantās, visādos nieciņos, kas maksā ļoti dārgi, te izskatās kaut kādas figūriņas smukas, skaistas, un tomēr nepazust tajā visā, nepazaudēt dzīvo īsto līdzcilvēkus, kas mums ir blakus, un tāpēc nopērkot šādu bruņurupuci liekot dārzā, to darīs tas, kuram ir daudz nauda, bet mēs ļoti labi zinām, ka joprojām ir nepieciešama cilvēkiem palīdzība. Mēs katrs to redzam gan uz ielām, gan savās pilsētās, gan mūsu pašu asinslīnijā, gan radiniekiem. Tātad dzīvais īstais dzīvnieciņš, kur paliek tas? Dzīvais īstais cilvēciņš, kur paliek tas? Jo tas viss ir resurs. Tas ir skaisti, bet izsveram nepieciešams vai vēlme. Un ko es gribu teikt? Tad, kad mēs sākam darīt tādus darbus vai pildīt Dieva gribu, katrs jau savā sirdī sajūt, kas ir viņa aicinājums pret dzīvo, īsto, iestājoties par labestību, par dievišķo likumu ievērošanu, mēs kļūstam laimīgi. Pat ja resursu ziņā mums ir grūti un varbūt materiālā ziņā mums ir grūti, bet tā iekšējā laimīte ņemas spēkā lēnām un pacietīgi.